ar 23. numuru. Un, protams, arī neviens cits kā Ivans Lukaņuks, kurš spēlē ar 10. numuru, un kā 11. Edgars Vērdiņš, viņam 9. numurs. Komandas galvenais treneris Kirills Kurbatov. Bija pat vienu brīdi runas, ka iespējams viņš varētu spēlēt BFC Daugavpils komandas sastāvā, bet Armands Petersons šo sezonu ir iesācis un visticamāk arī noslēgs Metas komandas sastāvā. Miguels savos vārtos nevajadzīgā situācijā nesapratās viņš ar vārdsargu un galu galā arī zaudēt pirmie vārti, pēc tam arī pendeli vēl realizēja Jurijs Žigājovs un pašā spēles beigās arī Šeiks Diaņs guva vārtus, uznākot uz maģi, nospēlēt apmēram 10 minūtes un uzreiz izcēlās arī ar vārtu gumu un galu galā Ventspilnieki izcīnīja uzvaru ar 3-0, pirmā uzvara čempioniem. Vakar, es domāju, daudz no jums vēroja spēles starp Liepāju un Spartaku, kā arī varēja gaidīt, spēle bija līdzīga, un es pat teiktu, ka Spartaks bija tuvāk panākumam nekā futbola klubs Liepāja. Varbūt nebija tik daudz vārtu izšķirts, neviena no komandām negūta arī nevienus vārtus. Vērojam Daugavpils komandas uzbrukumu. Ivans Lukaņuks var ieiet sodlaukumā. Lukaņuks sitīs vai piespēle gar vārtiem Fudžikavā. Var atstāt bumbu pasitienam Sīdam, piespēle vēl tālāk Litvinskis. Vērdiņš, jā, debitē. Viņš iepriekšējā kārtā pret Jelgavu Daugavpiliešu sastāvu, un viņam bija arī viens no vislabākajiem momentiem visā mačā, bet Vērdiņš aizsita nedaudz pāri vārtiem. Nu, ko būs stūristiens? Jā, būs pirmais stūristiens arī pie Metas vārtiem. Nu, pirmā spēle pret Jelgavu Daugavpiliešu sastāvā, un pagājušajā sezonā arī kopā ar Jotāru Nakānu labākais bombardieris un Pāvelu Tarāsovu. Gilničs. Fudžikavā. Fudžikava tālas par bumbu un atkal Ryževska virzienā. Šoreiz Ryževskis varēja arī daudz brīvas vietas, bet Meta pamazām pārkārtojas aizsardzībā un nāksies spēlēt pozicionāli Daugavpilī. Nakāno viņam no muguras tuvojās spēmu sodlokumā, bet pozīcija bija tiešām ļoti laba un Lukaņuks māk darboties ar bumbu un pagaidām viņš ir viens no spilgtākajiem personāžiem spēlē tieši, kad tiek pie bumbas. Ryževskis pret Kalniņu, Ryževskis iet sodlokumā, atstiens no vārtiem. Jā, atstiens no vārtiem nepiesko veidot, pagaidām Meta vēl palikusi bez sitieniem, bet skatāmies atkal Petersons, Stuglis. Un nesaprotu Stuglis ar Petersonu un galu galā neprecīzi piespēle. Nu, liels izmaiņas Metas sastāvā šajā mačā. Daudz no tiem futbolistiem, kuri devās laukumā iepriekšējā spēlē, nav sākuma sastāvā. Un ļoti dīvaini, kāpēc tik daudz ir izmaiņu Metē. Iespējams, ka Rihards nebija apmierināts ar viņu sniegumu pēc iepriekšējās spēles. Nu, to mēs pagaidām varam tikai zīlēt. Bet izmaiņu ļoti daudz Metē, kā jau minēja Daugavpilī, nav nevienas izmaiņas salīdzinājumā ar maču ar Jelgavu. Metē izmaiņu ļoti daudz. Te pilnīgi precīzi nepat viņš nespēja lauzt šo lāstu. Momenti viņam ir, bet iesist viņš joprojām nespēja. Fudžikava. Radevičs. Stuglis. Vērdiņš pārtars bumbu. Nepārtver, jo atstāja to partnerim Fudžikava. Lukaņuks. Kalniņš. Var dot pa labi, tas tiek arī darīts Rihards. Un Fudžikava bloķē šo centrējumu. Izstāst, ka pats Rihards arī ievadīs bumbu spēlē. Jā, Rihards priekš šīs sezonas bija pievienojās futbola klubam Skonto, tomēr nepalika šajā komandā, nu ņemot vērā. Fudžikava. Sīts. Labi, līmenī, kā viņš aizvadīja pirmās 25-30. Sāk parādīties kļūdas arī viņa izpildījumā. Un Fudžikava iespējams, ka metīs bumbu pa taisno sodlaukumā vai vismaz pietā. Tomoki. Tomoki Fudžikava. Starp citu sāc mācīties arī krievu. Lukaņuks. Vērdiņam. Fudžikava pieslēdz uzbrukumu. Fudžikava bumbu spēlē. Lukaņuks sit. Sitiens tiek bloķēts. Uztasinīgi un precīzi Miguels Sits. Iespēja pa kreisi Fudžikavam, kurš jau pieslēdzies uzbrukumu, tikai pateica, ka viņš maz pieslēdz, un Fudžikava uzreiz dodas uz priekšu. Ryževskis jāiet sodlokumā, Ryževskis mēģinās spēlēt divus, bumba joprojām Pāvela šīs dienas spēlē. Pagaidām viena no skatāmākajām spēlēm tieši moments skaita ziņā. Stuglis, elegants spēlē Stuglis, un būs otrais stūristiens pie Daugavpils. Stūristienu izpildījis Andrejs Siņīcins. Stuglis. Var dot tālāk pa labi, tas tiek darīts Rihards pret viņu Fudžikavā. Rihards tiek galā ar Fudžikavu, bet nāk palīgā cits Japāņu sensejs. Daugavpils komandu vadībā pēc lieliskas Ivana Lukaņuka piespēles. Daugavpils Lionels Messi. Šīs dienas spēlē ir Ivans Lukaņuks. Vairākas skaistas epizodes viņa izpildījumā. Un galu galā arī rezultatīvā piespēle.
Varēja būt pārsvars Daugavpiliešiem arī lielāks, Meta arī veido pusmoments, bet līdz noslēdzošam sitienam bīstam viņa netika, Daugavpiliešiem gan. Deviņi Maksims Daņilovs. Numur 26 aizsardzības centrā Denis Petrenko, ar 28. viņam blakām aizsardzības centrā Kirils Ševeļovs. Aizsardzības malās ar 33. numuru Aleksejs Giļņičs un tāpat ar 21. Atvainojos ar 23. Māris Riherds, bet sastāv nedaudz vēlāk, jo Daugavpilieši devušies savā pirmā uzbrukuma otrajā puslaikā. Fudžikava piespēlē Verdiņam, labs moments, Verdiņš nesit, bet izdara piespēli. Jā, Verdiņš līdzīgā pozīcijā Verdiņa izpildījumā un šoreiz jau bīstamāk, bet atkal bez noslēdzošā sitiena. Fudžikava, riskanti, bet gal galā bumba ir pie Daugavpils, bet tur uzreiz divi futbols bija aizmugurē. Jarževskis spēlēs, tad būs aizmugurē Eriku Kokinu. Un kā centra uzbrucējs darbojas Pauls Reževskis, viņam numur 23 un nedaudz zem viņa ar 10. Ivans Lukaņš. Daugavpilieši sita garām vārtiem. Epizodē, kur tika ielaist vārti, es domāju, Putniņu vainot mēs nekādā ziņā nevarētu. Sits. Riherds. Stūglis gribēja eleganti nospēlēt, bet šoreiz neprecīzi sit. Lakām iesildās vēl viens komandas legionārs Jans Guguels. Šis francūzs gan vēl nav debitējis komandas sastāvā oficiālās spēlēs. Varbūt šodien būs tāda iespēja, bet nedomāju, ka viņš ir pirmā opcija no tiem futbolistiem, kuri ir starp rezervistiem Kirilam Kurbatovam. Lukaņuks, beidzot arī viņš ir pie bumbu. Šodien praktiski viņu neesam redzējuši šeit, bet bumba joprojām ir metai. Varsanē kaut kas bīstams. Stūglis mēģināja iegriezt bumbu tuvai vārds. Pieslēdz pa labi Litvinskis, no Kokina centrējums uz Fudžikavu iziet cauri, un pie bumbas jau Fudžikava sodlaukuma līnijas, un Fudžikava sit, un Putniņš ar pirmo reizi bumbu nenofiksē. Turpina atbalstīt savu futbolu šeit Celtnieku stadionā. Fudžikava. Bumba paliks Daugavpilī. Un izstāsta, ka beidzot arī Meta gatavo pirmo maiņu. Nikita Juhņevičs gatavojas doties laukumā, bet tas vēl tik drīz nenotiks. Gados jauns futbolists, ja nevaldos iepriekšējā sezonas spēlēs Šitika futbola skola. Gadījās redzēt viņu darbībā Latvijas pirmajā līgā. Un jāsaka, uz pirmās līgas līmeņa viņš izcēlās, nepārprotam izcēlās. Pastīsimies, kā paliek bez vārtu gušanas momenta Meta, bet kārtējies trauksmes zvaniņš pie Daugavpils vārtiem. Nav tik pārliecinoši pārsvars Daugavpiliešiem, bet mums ir kurjos. Tomēr, ja Fudžikava nesenāk ievadīja bumbu spēlē, kā nākas. Bet galvenais tiesnesis Mareks Kera parāda, ka var mēģināt vēlreiz. Es domāju, tāpēc, ka bumba nebija ielidojusi ne brīdi laukumā, bet tā lidoja gar laukuma malu, tāpēc Fudžikavam tiek dota vēl viena iespēja. Daņilovs, Riherds. Neizdodas viņam spēt vairāks futbols, bumba paliks gan Metai. Un tomēr atņem bumbu pa diviem, Radevičs pārēj ar Nakāno pretiniekam. Fudžikava. Reževskis. Jādod pa kreisi Verdiņam, tas tiek arī paveikts. Verdiņš. Tagad jāspēlē pozicionāli. Ivans Lukaņuks viens pats pie sodlaukuma var iedot piespēlē arī viņam. Viņš kaut ko var izveidot Verdiņam. Piespēles kreisam malu Verdiņam. Blakām ir Fudžikava, var dot Fudžikavam. Fudžikava saņem piespēli. Fudžikava pats centrēs vai pats iestuvāk sodlaukumam. Fudžikava atspēl bumbu atpakaļ Nakāno. Fudžikava. Verdiņš. Vēlreiz Fudžikava, Nakāno, šeit ir riskanti, bet pārkāpums Daņilovs. Sista šīs pozīcijas, bet Juhņevičam neliels tehniskais brāķis, kas izbojā visu momentu Metai. Tomā iespējas Lukaņukam, varēja izpildīt arī šo te piespēlu spēcīgāk. Petrenko, bumba gan atlamais, Stūglis. Labi, eleganti piespēle uz labo malu Rihertam. Riherds. Juhņevičs. Mēģināja nopelnīt stūristiem. Juhņevičs neizdevās, Rotara Nakāno nospēlē veiksmīgi un galu galā bumba jau atstāja Juhņevičs. Zaudē bumbu Juhņevičs. Arī Metas līdzjutēji ar vien aktīvāk un aktīvāk atbalsta savu komandu. Skaidrs, kad komandai parādās momenti, tas ir arī saprotams. Kokins atnāca kreiso malu, labajā tagad Dubrovskis. Fudžikava. Lieliska piespēle Reževskim. Fudžikava ieskrienas. Fudžikava! Met bumbu Lukaņuka virzienā, bumba atlec pie Reževska. Reževskis notrās kājās. Fudžikava, Reževskis. Kļūdās Reževskis, jāskrien aizsardzībā Stūglis. Kļūdās arī Stūglis. Mordāsovs. Te ās pārkāpums no Metas uzbrukuma Riherds. Juhņevičs krīt, pārkāpums netiek fiksēts.
Mordāsos, ka veltiem futbola vērošanai. Tiešām skaists, interesants futbols, ko mēs citu neredzēsim. Sokolovs. Fudžikava. Var mēģināt iecentrēt bumbu sodlokumā. Fudžikava izdara ļoti riskantu piespēli, un tas viss varēja beigties ļoti slikti. Kāliņš cīnās ar Lukaņuku, un neprecīzi piespēli izdarot Tomoki Fudžikava skaistā līdeciņā bumbu iesita ārpus laukuma, un tas ir arī viss. Bērnu futbola centrs Daugavpils izcīna pirmo uzvaru sezonā, 2-0 vārtus guvēja Eriks Kokins un Pāvils Reževskis, un Daugavpils komanda